Princese un Varde. Pirms daudziem gadiem tālā zemē dzīvoja kāds karalis, kuram bija ļoti daļa meita. Iespējams, viskaistākā meitene visā apkaimē. Siltās dienās princese mēdza doties pie meža, ezera un sēdēt tā krastā. Viņa paņēma savu zelta bumbiņu, pasvieda to gaisā un atkal noķēra. Tā bija viena no viņas mīļākajām spēlēm. Reiz gadījās, ka bumbiņu pametot, tā neviļus nokrita zemē, sāka ripot un ievēlās ūdenī. Ezers bija dziļš kā bezdibenis un nebija cerība rotaļlietu atgūt. Piepeša meitene izdzirdēja savādu balsi. Kas noticis, princese? Viņa raudzījās tur, no kurienes atskanēja balss, un ieraudzīja Vardi, ka bija pabāzusi galvu virs ūdens. Ak, tā esi tu, vecā Varde! Es raudu pēc savas zelta bumbiņas, kur iekrita ezerā. Es varu to atnest, atteica Varde. Ko tu man dosi par to pretī? Ko vien vēlies, manas kleitas, rotaslietas, zelta kroni, kas man galvā? Man nevajag neko no tā, ko tu man piedāvā. Ja tu pieņemsi mani par draugu un spēļu biedru, ļausi sēdēt pie sava galda, dosi ēst no sava šķīvja, dzert no sava kausa un ļausi man gulēt tavā gultā, es nolaidīšos ezera dibenā un uznesīšu zelta bumbiņu, atbildēja Varde. Es tev došu, ko vien vēlies, tikai dabū man bumbiņu, apsolīju un tumainā princese. Tomēr sevī princese nodomāja. Uz ko gan cer šī nožēlojumā Varde? Viņu var kvakšķēt ezerā ar citām Vardēm, bet nekad nedzīvos pie manis. Varde nolaidās ezera dibenā, drīz vien atgriezās ar zelta bumbiņu mutē un nolika to zālē. Princese prieka pilna paķēra savu rotaļlietu un joza prom. Pagaidi mani! Varde sauca nopakaļ. Ņem mani līdzi, es nevaru tik ātri paskriet. Tas bija velti, jo princese dieb uz mājām un tūdaļ aizmirsa nabaga Vardi no ezera. Vēlāk, vakariņojot kopā ar savu ģimeni, aiz ēdamistabas durvīm, princese izdzirdēja balstiņu, kas sacīja. Ķēniņa meita, atver! Princese piegāja pie durvīm un tās pavēra. Pamanījusi aiz tām Vardi, viņa tūdaļ aizgrūda durvis ciet un neapmierinātas teikšus apsēdās pie galda. Kas noticis, meitiņ? Ievaicājās tēvs. Vai aiz durvīm ir milzis, kurš atnācis pēc tevis? Nē, nav nekāda milža, tikai ļoti neglīta Varde, kas nedod man miera. Ko vēlas šī Varde? Princese izstāstīja visu, kas atgadījies pie ezera, un savu solījumu, ko bija devusi Vardē. Karalis kādu brīdi apdomājies, sacīja meitai. Tev jātur solījums. Ej un atver durvis. Varde vēl ar vienu atradās turpat. Viņa pa grīdu aizlēca līdz galdam un ierunājās. Uzcel mani uz krēsla. Princese vilcinājās, bet karaļa mudināta tomēr to izdarīja. Varde no krēsla uzlēca uz galda un sacīja. Tagad liec man priekšā savu šķīvi, lai varam ēst kopā. Kā to dara labi draugi? Meitene izpildīja visas Vardes lūgumu, bet viņas sejā atspoguļojās nepatika un riebums. Varde ēda daudz, turpretī princese nevarēja iedabūt neko mosiņa. Pēdusi Varde noteica. Nu man ir gana. Aiznes mani uz savu guļamistabu, iecel gultā un uzsit zīda palagus, lai varam iet gulēt. Ķēniņa meita sāka liet asaras. Šī Varde viņai iedvesa pretīgumu, un šķita, ka viņa nekad netiks no tās vaļā. Bet tēvs labsirdīgi sacīja. Nenoniecini tos, kuri tev palīdzējuši grūtā brīdī. Paklausi Vardi. Paņēmusi Vardi divos pirkstos, princis to aiznesa un nolika istabas kaktā. Viņa centās aizmirst
par Vardes klātbūtni un devās gulēt. Taču Varde atlēca līdzi gultai un runāja: Es gribu gulēt tikpat ērti kā tu. Iecel mani gultā. Atceries, ko man solīja? Meitenei nekas cits neatlika, kā iecelt Vardi gultā. Nākamajā dienā Varde lūdza, lai princese viņu noskūpst. Meitene to ne par ko nevēlējās. Ja tu to izdarīsi, es tevi nekad vairs netraucēšu, apsolīja Varde. Šie vārdi princesi pārliecināja. Viņa apspieda riebumu un noskūpstīja Vardi. Tieši tajā brīdī Varde pārvērtās par skaistu princi. Jauneklis lūdza piedošanu par savu uzvedību un paskaidroja, ka tikai tā varēja izglābties no lāsta. Princis izstāstīja, ka burve viņu pārvērtusi par Vardi līdz brīdim, kad kāda princese spēs viņu noskūpstīt. Princis palika dzīvot pilī, un abi jaunieši iemīlēja viens otru. Kādu dienu princis sadūšojās princesi uzrunāt. Tu esi visburvīgākā meitene, ko pazīstu. Vai vēlies precēties ar mani? Ļoti laimīga princese tūdaļ piekrita un pasauca tēvu, lai pavēstītu viņam labās ziņas. Tika nosvinētas kāzas, un drīz pēc tam jaunlaulātie kāpa karietē, kura vilka balti naski zirgi. Viņi uzsāka ceļu uz glītā prinča valsti. Princis jutās bezgala laimīgs un nemitējās pateikties skaistajai princesei, ka lauzusi ļauno burvestību.